Īsti nebija dzirdams viņa atbalsts. Un Tallā nokļūst labā pateicīgā pozīcijā, lai uzņemtu ātrumu. Tallā atkal sāka manevrēt, sitiens no distances un iziet bumba cauri. Mačā, ko arī, protams, novēlēm, bet tagad uzbrukumā Mainieki, labs centrējums, labākais centrējums mačā. Vēlreiz moments, Zviedrijs neticami klāt, vēlreiz Zviedrijs! 2 sitieni no 3 metriem pāris sekundžu laikā. Brīnišķīgākā epizode šajā spēlē, skaistākā epizode. Pilnīgi zils brīnums izglābja Audu no ielaistiem vārtiem. Brīnums vārdā griez bumbu patiešām taisno vārtos. Labs centrējums un bumba glido garām vārtiem. Netrapa tukšos vārtos. Pavisam pazuda vārtsargs un tas bija Denis Meļņiks. Magnēts. Tieši drīta futbolistiem pašlaik tā bumba klāt. Un te vēlreiz tāda pati epizode. Nepārkāp noteikumus tikai. Nu, ko tu dari? Traorē izteisa lielāko muļķību savā futbolista karjerā. Un 11 metru soda sitiens Traorē uzdā vienāk, ko tur Daugavpilī mācīja viņam spēlēt. Šādi nedrīkst ir tam. Bildīgs moments. Krasniki ieskrienas ar labo kāju sītu un iesiet 1-1 2 spēļu summā. Līksmo skatītāji Prištinā, tie, kuri atbrauca no Kilānī pilsētas un Krasniki skrien pie līdzjūtējiem. Viss jāsāk no jaunajā. Tablo rāda pretējā virzienā, rāda Audai vārtu guvumu. Lai arī cik mēs negribētu ticēt šādam scenārijam, bet vārtus ir guvuši Mainieki. No tagad Klementa caur vidu droši vien jāspēlē, bet ātrāk jāpieņem lēmums. Nu, Klementa augstsnīgi toties galu galā pat diezgan veiksmīgi. Un pretuzbrukums vai izies bumbā. Tallā izgājis 1-1. Tallā sitiens ir pirmajās sekundēs papildlaikā. Mors gājis Tallā, kurš tik daudz klusējis šajos 2 mačos pret Drīta. Kas par svinībām, viss Audas personāls skriet nosvinēt. Arī tur Grimbergu redzam fonā, bet galvenais, ka ir 1-1 mačā. Papildlaikā un 2-1 summa. Kas par kombināciju, kā to nobrīnīties. Bosančič. Gluži kā tā austrālieta breakdances sacensībās, tagad Taivo arī mēģināja izlocīties. Sitiens un vārtu stāps! Ramos! Drīsāk gan vārtsargs, bet iespējīgs sitiens, piekrītu. Tuvu esam, lai izvirzītos vadībā mačā. 111 minūtes nospēlētas. Piespēles soda laukumā seko sitiens no rīvas pozīcijas un bumba diemžēl ar vārtos. Rāda roku augšā prasot aizmuguri, bet vismaz laukumā tiesneši to nefiksē. Broja tries bumbu vārtos. Pavērojam, kas te notiek šeit. Noteikti nav aizmuguras. Arī nav. Vai Draugovis tuvāk vārtiem? Kā es skatos, kurš tur nenosadza, neizdarīja savu darbiņu. Ar pirmo spēlētāju, manuprāt, Konē. Lūk, viņš. Precīzi nospēlē Audas spēlētājs savā soda laukumā. Izsista bumba, vēl viena piespēlē bīstamie sitiens un Zviedrijs! Krišķānis Zviedrijs, aizmuguras tur nebija, bet jāizsargājas vēl viens sitiens, vēlreiz Zviedrijs un pēc tam bumba ārpus laukuma un tomēr ir pacelts. Pacelta roka augšā galvenajam tiesnesam. Kādu seivu paņēma, kādu glābiņu uztaisīja Krišānis Zviedrijs. Jāpaveic arī Zviedrim. Jāsaglabā tā forma, ko viņš ir rādījis šajā mačā. Šeit izspēle sanāk pa labo flanku un bīstamais Krasniki. Centrējums soda laukumā, sitiens ar galvu. Bumba ir vārtos, diemžēl izcils centrējums, izcils nosteikums, izcils sitiens. 3-1 un 3-2 2 spēļu summā Drīta ir vadībā. Atliek tikai nopūsties, fantastiska izspēle, kā jau minēju, tādā lēnā futbolā Drīta prot izrīkoties ar bumbu, prot saspēlēties, lienošs futbols, tehnisks futbols un nevainojams izpildījums. Kā šī komanda arī šīs mača laikā kaut kur jau nokaitinātu ar kaut kādām tādām netīrām darbībām, bet šeit ir jānoņem cepure par kombināciju, fantastisks izpildījums.